Excel tabula un tad te atpazīt skaitli. Pamēģinām vienkārši piemēru. Ierakstam skaitli 12. Enter. Skaidrs, loģiski labajā pusē pēc noklusējuma. Ierakstam tekstu. Teksts savukārt kreisajā pusē. Nav problēma. Ierakstam 12. Nav problēma. Tas ir skaidrs. Tagad pamēģinām sekojošā veidā. Kā dažreiz mēs gadīties. Rakstam skaidru 21. Kā decimāla daļas atdalītā lietojot komatu. Lieliski. Ierakstam 21. punkts. 21. Jautājums, kurš no šiem tad ir skaidrs? Atbild, protams, sekojošu. Tas, kurš labajā malā. Tagad pamēģinām sekojošu. Ierakstam 12. Punkts. 21. Mazliet esam kļūdījušies. Tad sanāk datums. Tas ir kā nav labi. Saprotam savu kļūdu, izdzēšam ārā. Tagad viņās rakstam 12. 31. Nospiežam Enter. Mums ir janvārs. Kur ir problēma? Problēma formatējuma. Tik līdz mums ir formatējums, tas nozīmē to, ka šo formatējumu saglabā. Un šajā gadījumā būtu liederīgi šo formatējumu izdzēst. To varam paveikt šeit, piemēram, clear formats. Bingo, ieraudzījām skaidru 12,31, sapratām savu kļūdu. Pievēršam uzmanību tam, kā stiežu decimāla sadalītājs tiek izmantots dotajā sistēmā.